Turpmākajās minūtēs pārliecināsimies, ko nozīmē burti RS Škodas arsenālā. Un ievadīsim mežā cilvēku, kuram autovadītāja tiesības ir vairāk nekā 50 gadus. Esmu patīkami pārsteigts. Tavs Auto TV atbalsta Sixt autonoma, pilna servisa auto leasings un auto abonēšana. Goodyear un Ignitis On, vadošais lieljaudas uzlādes tīkls Baltijā. Šodien Tavs Auto TV aplūkosim automobili, kura radiatoru režģi un ne tikai to, rotā noslēpumaini iniciāļi. Abrīvietūra RS, jeb Rally Sport, Škodas sērija veida modeļu klāstā pirmoreiz debitēja 2000. gadā, prezentējot sportiskāko no Octavijas saimes. Tomēr šī logotipa vēsturiskās saknes meklējamas krietni senāk. 1974. gadā šis nosaukums tika izmantots 2 rallija trasēm paredzētu auto prototipa projektos. Bet jau 1977. šīs idejas bija materializējušās un pārtapušas par Škoda 130 RS. Auto, kam izdevās izcīnīt uzvaras gan leģendārajā Monte Carlo, gan Akropolis rallijā. Jautāsiet, kāds tam visam ir sakars ar šo komfortablo ģimenes crossoveru, kurš pēdējo 8 gadu laikā ir iekarojis daudzu pircēju sirdis un bijis 5. visvairāk pārdotais modelis Latvijas jaunu auto tirgū un brīžiem pat pakāpies līdz 2. pozīcijai. Par to turpmākajās minūtēs. Arī mūsu viesa vārds ir, var teikt, zīmols ar vēsturi. Ojārs Rūbenis 80. gadu beigās un 3. atmodas posmā kopā ar Jāni Šipkevicu un Edvīnu Ingēnu vadījis leģendāro LTV raidījumu Labvakar, kuru popularitātē vēlāk neviens nav pārspējis. Jaunībā darījis visādus darbus, strādājis par sētnieku, naktsargu, kara katedrā, arī par operas izrāžu vadītāju. Ojārs 11 gadus bijis Nacionālā teātra direktors un pašlaik vada Teātra darbinieku savienību, kā arī veido TV raidījumu Teātris Zip. Tieši pirms 52 gadiem man palika 18 gadi, un tikko kā man palika 18 gadi, tā es noliku tiesības, jo manai mammai bija pirmais Žiguls, un es viņu braucu no kaut kāda 14 gadu vecuma, un tad es nevarēju sagaidīt, ka es varēšu nolikt tās tiesības, un tad es noliku 18 gados, tā kā man stāža 52 gadi, to bez avārijām. Ar dažādiem sīkumiem, ar neārkārtīgi lieliem pārkāpumiem. Droši vien, ka lielākie pārkāpumi ir kaut kur pabraukšana zem pagrieziens, neatļauts pagrieziens vai, protams, ātruma pārsniegšana. Bet no ātruma pārsniegšana es ļoti pēdējā laikā mēģinu savā prātā gradēt. Tātad šīs dienas galvenais jautājums ir, vai uzvalkot sporta apavus un treniņu tērpu, tu kļūsti par olimpieti. Droši vien jau nē. Lai gan Kodiaq RS nav nekāds nīkulis, tas ir aprīkots ar 265 zirgspēku turbomotoru, kā arī visu riteņu piedziņu. Sirds dziļumos tas ir komfortabls ģimenes auto, kas atsevišķos dzīves mirkļos spēs sniegt pietiekami lielu emociju lādiņu noskaņojumu uzlabošanai. Tas ir gan izskatīgs, vizuāli agresīvs, bet, kā jau minējām, un tas ir šī auto galvenais trumpis, arī komfortabls. Es jūtos ļoti labā mašīnā, kurai pie krustojuma ir ļoti labs uzrāviens, kura ir ļoti klusa. Es pat apbrīnoju benzīnnieks. Jā, man pārsteidza tas, ka lielā ātrumā viņš super pieguļ pie ceļa. Mani pārsteidza tas, ka mēs braucām pa mežu un pa smiltīm, un ka viņš ņem tur koku saknes un meža grambas un smiltis viņš ņem mīksti. Pārslēdzot vēl tur kaut kāds dažs režīmus ļoti mīksti, es gribu uzsvērt. Jā, un pie bremzēšanas tagad jau tas sporta režīms, te jau viņš tā vēl ierūtas tā riktīgi, jā. Neskādas gadījies, bet tieši Eiropas autoražotāji vienmāk radīt skaistus un arī ergonomiskus autosalonus. Piemēram, šeit atrast pareizu sēdpozīciju būs patiešām viegli gan īpaši īsiem, gan sevišķi gariem pilotiem. Ir runa par sēdekļu un arī stūres regulēšanas diapazonu.
Tāpat šeit ir interesanti viedie slēdži, kas apvieno mehānisku vadību ar nelielu krāsu displeju, kas kalpo kā pielāgojums funkciju indikators. Vēl no high-tech var pieminēt arī ChatGPT, mākslīgā intelekta tērzēšanas robotu, kas integrēts balss asistentā, paplašinātās realitātes displeju un, kas nav mazsvarīgi, ērtu lādēšanas kabatiņu, divas faktiski, pa 15 vatiem, ja lādējat caur USB-C pieslēgu vietu, tad būs 45 vatu uzlādes jauda. Bet vēl, ko es esmu aizmirsu, līdz ar režīmu pārslēgšanu mainās arī šī automobiļa dzinējskaņa. Dažādos režīmos, ieslēdzot sporta režīmā, protams, tā skaņa, es esmu jau cilvēks gados, man tas nav obligāti, bet, ja kādam gribās pakaifot, tad viņš no sporta režīmu mierīgi var dragāt. Komforta ziņā viss, man liekas, ir labi. Ir daudz visādi pričendaļi, kuras es nepaspēju pat apgūt. Ekrāna lielums, man liekas, tas ir maksimālais lielums, kuras var pieciest mašīnā, jo visi tie jaunie paneļi, kuriem tagad ķīniešiem vai kam tur ir tāds baigais panelis, tad to visu man tas skaitina mazlietiņ. Man liekas, televizors viena lieta, mašīna ir otra lieta. Tagad tas viss, tādas funkcijas, viss ir, man liekas, labi, viss ir skaidri pārredzams. Mani, protams, mulsina, es nebiju pieredzis priekš tā, ka ātruma pārslēgs ir šeit pie stūras, kā amerikāņiem. Es nekad nebiju ar Eiropas mašīnām tādā braucis, un viss tās otras darbības ir šeit šinī pusē, bet tas ir tikai pierašanas jautājums. Ja nu jums galīgi nav vajadzīgi 265 zirgspēki, Kodiaq ir pieejams ļoti plašs dzinēju sortiments ar jaudu no 150 līdz 204 zirgspēkiem. Tajā atradīsiet gan benzīniekus, gan dīzeļus. Savukārt mēs īpaši vēlētos izcelt plug-in jeb spraudņa hibrīdu versiju, kur apvienots 1,5 litru 150 zirgspēku benzīna turbomotors ar elektromotoru. Un šī spēka iekārta 100% elektrorežīmā ļauj veikt vairāk nekā 100 km ar vienu uzlādi. Un tas nozīmē, ka ikdienā, dzīvojot pilsētā, jums ir visa liela iespēja benzīna motoru nemaz neiedarbināt, bet tālākā ceļā braucot nebūs jāuztraucas par uzlādes iespējām. Priekš labi pelnoša vidusmēra cilvēka, kurš nevar atļauties BMW vai tur Mercedes vai kaut ko tam līdzīgi, es domāju, ka ar šo mašīnu tas cilvēks iegādājoties nevar nožēlot pilnīgi. Viņš jutīsies komfortā labi, un ja nu viņam vienīgi nepatīk Škodas marka, ka tā ir Škoda un nav BMW, bet tad to zīmīt var pārlikt, pielipina kaut ko citu, zingā. Tavs Auto TV atbalsta Sixt autonoma, pilna servisa auto leasings un auto abonēšana. Goodyear un Ignitis On, vadošais lieljaudas uzlādes tīkls Baltijā.